Viņš ir bērns, tad viņam ir mazās klasītes tādas tik smalki sadalītas, lai viņam katram būtu interesi. Un mēs cenšamies pilnīgi visās sacensībās apbalvot visus. Apbalvot, ja mums ir mazie 10, tad viņus visus arī apbalvot, lai viņi jūt to, kā tas ir. Kad ir īstais vecums, lai sāktu braukt ar motocross mocu? Mums 3 gadi. Kādā vecumā tu sāki vispār nodarboties ar motosportu? 7. Cik tev tagad ir? 9. Cik gadi ir mazajam brālim? 5. Cik sen viņš nodarbojās ar šo sporta veidu? Ja nu gadu. Kā tu pats skaties uz to, kad tavs mazais arī piedalās moto? Ko viņam citu darīt? Ja viņš gribēs iet šaku spēlēt, lai iet šaku spēlēt. Bet šajā brīdī, viņš ir ar manīm kopā, viņš ir blakus, viņš ir ar čomiem, viņš ir ar normālu padarīšanu. Tagad savā klasē tu esi pārliecinošs līderis. Jā. Kā tu attiecies pret tiem taviem līdzbraucējiem, kuriem neiet vēl tik labi? Viņiem vēl vajag bišķi tā patrenēties. Tu mēdz arī pamācīt kādu? Nē. To, ka lama attieksme pret sportu un sacensībām cilvēkiem patīk, nevar apšaubīt. Šī gada sezonas dalībnieku skaits runā pats par sevi. Šogad tas viss ir īstenībā jau ir stipri pārsniedzis viss prognozes, jo sākumā bija cierēts uz dalībniekiem 400, taču jau sezonas vidū dalību mūsu sacensībās bija ņēmuši jau turpatās vai 500 dalībnieki. Te nu likumsakarīgi rodas jautājums. Kas ir visi šie cilvēki un kāpēc viņi to dara? Raksturojums būtu īsts cilvēks nedēļu čakli strādājis un motosports viņam vai tūs sirdī vai kaut kā tam līdzīgi. Nedēļas beigās viņam vienkārši ir iespēja relaksēties. Šeit brauc gan cilvēki, kas ir braukuši federācijā, gan tādi, kas brauc 1. gadu un varētu būt pat tādi, kas brauc kādu 1. 2. sacensību. Tas ir, lai nav jāsēž pie televizora. Ir cilvēki, kas iet uz krogu, ir kas uz klubu, ir kas sēž pie televizora. Es braucu ar mocu. Ir pamanīts, ka šeit arī, neskatot to, ka ir dažādi braucēji, ir ļoti dažāda tehnika, ko katrs izmanto. Šodien var redzēt ar uzvārdu Muša braucējs, kurš brauc ar, droši vien, ka 70. gadu motociklis Čezet. Lielajiem visiem plauktiem viņš rauj pāri nesliktākā, tātad ar vismodernāko tehniku braucošie dalībnieki. Kurā vietā tu esi? Pirmais. Retro klasē, jā. Un man, piemēram, dēļ kopvērtējuma pirmās vietas nebija šodien jābrauc. Es varēju nebraukt. Bet atbrauc 300 km, lai pabrauktu vienkārši. Vēl viena būtiska lamas kolorīta nianse ir motocrossistes. Jūs nepārklausījāties. Meitenes uz motocross močiem. Kas tev visvairāk patīk šajā sporta veidā? Pilnīgi viss. Tur nav atsevišķu sajūtu. Pati braukšana vislabākā. Man patīk visa tā sabiedrība, viss tev tik patīkami, es jūtos ļoti labi tā kā savā vietā. Tev ir arī bailes kaut kāds, kad tu trasē brauc, kad Džeks skrien garām? Bailes, kad brauc garām, tad nē, bet citreiz, kad palicās un tā uzsit pakaļ, tad gan ir bišķiņa baila. Mamma tev mierīgi katreiz atlaiž uz sacensībām, katru reizi? Nē, tas ir kaut kas viņai nedaudz nepieņemams, bet viņai tas ir vienkārši jāpacieš. Ko saka tev tavs draudzenes, kuras nenodarbojas ar šo sporta veidu? Kā viņas tevi uztver, kā viņas skatās uz tevi? Viņa saka, tu gan esi nenormāla. Šogad lamas kalendārs sastāvēja no 12 dažādiem sacensību etapiem visā Latvijā. Noslēdzoties sezonai, sportists, protams, sagaida kārtīgi balli, bet labāko šīs sezonas komandu – lielisks motocikls no Honda. Nākamā gada dzīves zirga stāvlim. Ja notiekošais lamā jūs ir ieintriģējis, iespējams, ka ir īstais laiks iepazīties ar to klātienē. Riktīgā atpūtas motocrossa Burziņā.